Pavisam drīz pēdējo sniegu nomainīs pavasara ziedi, tad aktīvais darba laiks sāksies arī bitēm, bet pagaidām Bauskas novada biškopji pulcējas seminārā, lai uzzinātu, kādas iespējas piesaistīt finanses ir biteniekiem. Pašreiz biškopiem ir tās pašas iespējas, kas jebkuram lauksaimniecības produkcijas ražotājam. Tā ir iespēja pieteikties uz lauksaimniecības modernizācijas projektiem. Vienīgi jāpiebilst uzreiz ir ka tur ir atbalsta intensitāte un tas atbalsta apjoms, ko viņi var iegūt, ir 40 līdz 50%. Šie projekti gan paredzēti būvniecībai, bet bitiniekiem daudz vairāk būtu nepieciešams transports. Lai gan pēdējos gados medus cena pieaug, līdz ar zemo pirktspēju runāt par peļņu biškopi nevar. Kā kurš ir iestrādājies? Cik, teiksim, katram ir veicies attiecīgā sezonā? Un cik ir daudz šīs produkcijas? Vai tu spēsi izdzīvot, vai tu nespēsi? Ja liela drava, protams, varētu runāt, bet es uzskatu, ka biškopībai vajag no republikas valdības kaut kādu atbalstu. Varētu būt maksājums par bišu saimi. Biškopības biedrība pašreiz cīnoties par iespēju panākt vienoto Eiropas Savienības maksājumu, bet pat tad, ja tas izdotos, var sanākt rūgta vilšanās, jo Lauksaimniecības datu centra statistika rāda, ka Latvijā pašreiz ir nedaudz vairāk nekā 35 000 bišu saimju, un salīdzinot ar 2006. gadu, tas ir apmēram par 40% mazāk, bet biškopības biedrības apkopotie dati liecina, ka Latvijā ir nedaudz vairāk nekā 64 000 bišu saimju, un to skaitam ir tendence palielināties. Pateicoties mūsu organizētajiem divgadīgās profesionālās pilnveides kursiem biškopībā, jo tur ir ļoti liela interese un tieši tādi gados jauni cilvēki vai valsts darbā strādājušie cilvēki vēlas hobija līmenī nodarboties ar biškopību, un līdz ar to saimju skaits pieauga. Lai biškopību varētu saukt par biznesu, uz vienu ģimenes locekli nepieciešams 100 saimes, taču Latvijā 83% gadījumu ir tikai līdz 50.